Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām. Studijā Joris Saukāns. Vācijas topošais kanclers Friedrichs Mercs ierosinājis būtisku aizsardzības izdevumu palielinājumu. Kā šodien paziņoja Mercs, tas nepieciešams, jo Krievijas diktators Vladimirs Putins sācis agresijas karu pret Eiropu. Mercs sacīja, ka Krievijas agresija izpaužas kiberuzbrukumos un spiegošanā, ļaunprātīgās dedzināšanās un pasūtījuma slepkavībās, kā arī dezinformācijas kampaņās, mēģinot šķelt un marginalizēt Eiropas Savienību. Eiropai jāstājas pretī agresīvai Krievijai, kā arī neparedzamām Amerikas Savienotajām valstīm, atzina Mercs. Viņa Kristīgie demokrāti un to Bavārijas māsas partija Kristīgi sociālā savienība februārī uzvarēja parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās. Viņa vadītais konservatīvo bloks cer šo pasākumu virzīt Bundestagā laikā, kad ASV prezidenta Donalda Trumpa tuvināšanās Krievijai un naidīgums pret Ukrainu ir satricinājis Eiropu un radījis šaubas par transatlantisko saišu stiprumu nākotnē. Konservatīvo līderis Friedrichs Mercs paziņoja, ka līdz piektdienai Vācija varētu atbrīvot papildu līdzekļus 3 miljardu eiro apmērā palīdzības sniegšanai Ukrainai. Vācijas autobūves uzņēmums Audi paziņoja par 7500 darba vietu likvidēšanu līdz 2029. gadam. Iemesls - problēmas autoražošanas nozarē. Darba vietu likvidēšana veidos aptuveni 8% no kopējā darba vietu skaita pasaulē un paredzēta produktivitātes un elastības uzlabošanai ražotnēs Vācijā. Audi gan skaidro, ka darba vietas paredzētas likvidēt pamatā administrācijā un izstrādē, un strādājošo skaitu samazinās bez piespiedu atlaišanām. Reorganizācijas ietvaros paredzēts samazināt arī birokrātiju un ietaupīt uzņēmumam 1 miljardu eiro gadā. Vienlaikus Audi iecerējis investēt aptuveni 8 miljardus eiro divās Vācijas lielākajās rūpnīcās – Ingolštatē un Nekarsulmā, lai palīdzētu pārējā uz elektrisko automobīļu ražošanu. Februāra beigās Audi slēdza elektrisko automobīļu ražotni Briselē. Darbu zaudēja 3000 cilvēku. Romas katoļu baznīcas pāvesta Franciska veselības stāvoklis lēnām turpina uzlaboties. Kā ziņo Vatikāns, pāvests jau 5. nedēļu atrodas Romas Gemelli slimnīcā, un viņam arvien retāk ir nepieciešama augstas plūsmas skābekļa terapija. 14. februārī Francisks tika nogādāts slimnīcā ar bronhītu, kas pārauga pneimonijā abās plaušās. Latvijas valdība šodien atbalstīja iekšlietu ministrijas lēmumu projektu. Tas paredz no rītdienas Latvijas robežpunktus ar Krieviju un Baltkrieviju Pāternieki, Grebņeva un Terehova atļaut šķērsot tikai ar automašīnām. Ierobežojumu terminēšana laikā rīkojumā nav minēta. Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem no 24. marta līdz 24. aprīlim būs jāreģistrējas valsts valodas zināšanu pārbaudei Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai. Tādu lēmumu šodien pieņēma valdība. Imigrācijas likuma grozījumi stājās spēkā pagājušās vasaras vidū. Tie paredz pienākumu Krievijas pilsoņiem līdz šā gada 30. jūnijam iesniegt dokumentus Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai, to skaitā jāiesniedz apliecinājums par sekmīgi nokārtotu valsts valodas pārbaudi. Valodas zināšanas, tāpat kā līdz šim, tiks prasītas personām vecumā līdz 75 gadiem. Valdība šodien atļāva Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bezatlīdzības Daugavpils universitātes īpašumā valstī piederošo Rēzeknes aroda ģimnāzijas atpūtas bāzi Priedes. Nekustamais īpašums sastāv no 2 zemes vienībām, 1,27 hektāru kopplatībā un 16 būvēm Rēzeknes novada Kaunatas pagastā. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.